Okay, tad šis nezvērs, tas ir Imakatsu SG plus Bigrojas 210. Kad 4 rozē svarā, laikam kaut kas ap to, jā. Standarta Imakatsu svingbeitu asti mainām. Tātad diezgan veiksmīgs modelis. Nepārāk ciet, nepārāk mīkst. Tas varētu būt izturīgi. Nu, galvenais, ka viņas ir standarts, visiem vienāds, attiecīgi. Viegli nomanīt īpatnība, ka reku redzēt. Mugurā ir cilps, kur ir stiprināta āķis. Tie ir tāds gropis, kur viņus var paslēpt. Tiecīgi no apakša viņus var pārcelt uz augšu. Šis vispār peldošs, vai nu tas ir domāts pāri zālēm, vai arī piekarināts svinus šeit pie apakšējām cilpām un tad viņu gremdēt. Nezinu, neesmu mēģinājis. Un, nu jā, tas arī būtu viss. Man tagad nav īsti piemērots kāds, ko viņu parādīt, bet es domāju, ka šāds lēnu uzbalduši, ko redzēt, iemetīsim viņu vēlreiz tā plūkšķi iekšā. Ko redzēt, kā viņš lēniņām smukiņi uzpeld. Te, ka viņš pavisam uzpeld, tad viņa tā spūra laukā rēgojas. Arī spēlējot, tas parādās. Ok, sāksim ar to, kas varētu nosaukt ir oficiālā spēle šādu veidu swingbeitiem. Lieliem divdaļīgiem, arī maziem divdaļīgiem. Viņus vienkārši parasti ievelk. Nekāda tvičošana, vēl kaut kas to parasti nepakstās ne Japāņi, ne amerikāņi, ne arī daudzi citi. Bija viens webinārs Novu Sādova, kur viņš pa zilvu stāstīja. Viņš arī teica, ka it kā neesot īpaši atšķirība. Vai tad to zilvu rausti, vai vienkārši tāpat ievelc. Ietin vienmērīgi. Tā. Tagad es viņu tā kā bišķi paraust. Šokāt man vajag nesanāk viņi raustīt, viņš ir daudz pa mīkstu, daudz pa mazu tests arī. Tāpēc viņš kaut kādus laiku uz vienu pusi tikai griežas man. Kaut kā aptuveni tā. Reiz vienmērīgi palaidīs. Kā var redzēt, kaut kāda sīka zālīte, šitāda izmēra. Māneklim viņa pilnīgi nemaina spēli. Okay.